Labdien, dāmas un kungi! Prieks jūs sveicināt konferencē Latvijas armijas veidošanās vēsture Cēsu rotai 105. Mans vārds ir Edgars, un šodien mans uzdevums ir būt rāmi turētām, ja tā varētu teikt, un plūdeni šo pasākumu aizvirzīt līdz pat noslēgumam. Vispirms no manis pāris vārdi par šo. Vakar es tieši domāju, ar ko lai sāku, un tad es atcerējos vienu saudabīgu faktu, ka mana dzīve faktiski ir apmet uz kūleņus. Jo tad, kad es gāju 9. klasē, man bija jāraksta zinātnes pētnieciskais darbs, un es zinātnes pētniecisko darbu rakstīju pa Cēsu rotu, lai cik dīvaini nebūtu. Mana interese tagad, protams, ir daudz vecāka laika, viduslaika, bet tolaik kaut kā sanāca tā, ka es rakstīju pa Cēsu rotu, un mans zinātniskā darba vadītājs nebija neviens cits kā Dats Dabula. Un tas tapa šeit, šajā ēkā, faktiski blakus ēkā Cēsu muzejā. Es atceros vēl, kā mēs pa vakariem strādājām, lai viņi nebūtu gatavi. Jo bija jābrauc uz konferenci un jāprezentē. Un pēc tam vidusskolā es turpināju šo darbu, un mans darba zinātniskais recenzents nebija neviens cits kā Tāls Pupriņš, kas arī atrodas šeit. Lūk, tāpēc es arī saku dzīve apmet uz kūleņus, bet vakar ieskatoties šajā darbā, jo nav tiesa, ka es par 20. gadsimtu zinu ļoti maz, bet ieskatoties darbā, tas jautājums faktiski, kas joprojām man ir aktuāls, kur ir tā aktuālā lieta arī šai tematikai. Un tolaik es arī par to daudz domāju. Es domāju tieši par šo cilvēcisko faktoru, proti individuālo faktoru, kas ir faktiski ļoti ietekmējis šo, ka ir cilvēki, kuri kritiskos brīžos vai krīzes brīžos uzņemas atbildību. Un vienkārši dara lietas, neprasot īstenībā, kāpēc tas jādara. Un savā ziņā man tas bija tāds vadmotīvs arī domājot toreiz par Cēsu rotu, un tas pirmo komandieri, Arturu Jansonu. Un tas ir joprojām mans jautājums, kāds nāks, kā cilvēki var un spēj tādos krīzes brīžos uzņemties atbildību. Bet, lai šo paplašinātu, tad es aicināšu šo konferenci atklāt Cēsu vēstures un mākslas muzeja vadītāju Ināru Bulu. Lūdzu. Labdien, cienītās dāmas, godātie kungi. Papildinot Edgara teikto, man arī dzīve ir apmetusi ļoti lielu kūleni. Un savukārt es nekad iepriekš, ne vidusskolā, ne pamatskolā, nebūtu iedomājusies, kad es runāšu un interesēšos par militāro vēsturi. Jo es esmu mākslas zinātnieks un pieminekļu aizsardzības speciālists, bet te es esmu. Un līdz ar to man jums ir tāds jautājums, kas gan ir suverēna valsts bez profesionālas aizsardzības sistēmas? Katrs pie sevis droši vien mēs varam šo jautājumu uzdot, bet mēs zinām, ka Cēsu rota ir viena no pirmajām šādām militārajām organizācijām, ja to tā var teikt, Latvijā, kas uz brīvprātības principa arī ir apvienojusi šīs jomas profesionāļus. Tās ietekme Latvijas armijas veidošanā, protams, ir neatsverama. Tomēr Cēsu rota ir likusi šķēpiem lūst nevienās diskusijās starp vēsturniekiem un vēstures entuziastiem. Šīs dienas konferencē Cēsu rotas un Latvijas valstiskuma tēmas izvīsies cauri 2 gadsimtiem, izgaismojot ne tikai pagātni, bet arī šī brīža aktualitātes. Es jums novēlu patīkamu klausīšanos, ražīgas diskusijas un iespējams tiem šķēpiem būs būt arī šodien. Paldies! Protams, kā nākamo ievadvārdu teicēju, es gribētu pieteikt
cilvēku, kurš ikdienā laikam daudz un dikti nodarbojas ar militāro vēsturi, tā ir Latvijas kara muzeja vadītāja Kristīna Skrīvera droši. Labdien! Augstgodātie Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, kolēģi un klātesošie. Šeit bija iesākumā vārds par kūleņiem, tad man arī laikam jāsaka, man dzīve arī ir apmetas kūlenes, es arī nedaudz šobrīd atgriezusies Cēsīs, tikai nedaudz savādākā amplitūdā. 1918. gada 18. novembris mūsu valsts proklamēšana bija tikai aizsākums mūsu valsts izveidei un izcīnīšanai. Un nozīmīgu lomu tajā spēlēja arī Cēsu rota, kuras izveidi mēs šodien atzīmējam. Nākamgad mēs atzīmēsim mūsu Latvijas armijas 105. gada dienu. Un savā ziņā šī konference Cēsīs aizsāk šo nākamā gada svinību gadu. Man ir liels prieks, ka Latvijas kara muzejs varēja būt klātesošs konferences organizēšanā un šodien arī klātesošs, lai mēs ar jums dalītos mūsu bagātīgajās zināšanās un tas, kas mums ir svarīgi, iznest arī uz reģioniem tās mūsu zināšanas un stāstīt jums par mūsu vēsturi. Es domāju, nevienam nav noslēpums, mēs dzīvojam informatīvā kara apstākļos. Un, manuprāt, tieši muzeji spēlē ļoti nozīmīgu un būtisku lomu informatīvā kara situācijā. Mums var būt vismodernākās gaisa aizsardzības sistēmas, vismodernākais bruņojums, bet tas mūs nepasargās no valstī nelojāliem cilvēkiem. Valstī lojālus cilvēkus, kritiski domājušus cilvēkus audzina muzeji. Organizējot konferences, organizējot lekcijas, diskusijas un izglītojošās programmas, izglītojot sabiedrību un mācot viņiem kritiski domāt un cienīt savas saknes un savas valsts vēsturi. Liels jums paldies visiem, kas šodien šeit ir sanākuši kuplā skaitā, un tas man vēlreiz apliecina to, ka mūsu valsts vēsture un mūsu zināšanas, gan Cēsu muzeja, gan Latvijas kara muzeja zināšanas, ir svarīgas mūsu sabiedrībai. Paldies, ka jūs šodien šeit esat, un es ceru uz tikšanos arī nākamgad, jo arī nākamgad mēs kopā ar Cēsu muzeju organizēsim konferenci. Tā gan būs veltīta Cēsu kaujām, bet es novēlu tiešām šodien zināšanām bagātu dienu un auglīgas diskusijas. Paldies jums! Un noslēdzot ievadu vārdu sadaļu, es gribētu dot vārdu Zemesardzes 27. kājnieku bataljonu komandierim pulkveža leitnantam Egilam Devicam. Labdien, cienījamie klātesošie! Turpinot kūleņu tēmu, 2003. gadā arī 27. kājnieku bataljons pārmeta kūleni, un nosaukumā bija Cēsu 27. Zemesardzes bataljons. Tika apvienots ar Limbažu 21. Zemesardzes bataljonu, sākās un nosaukumā tur palika tikai 27. kājnieku bataljons, nepieminot vairāk pilsētu vārdus. Bet turpinot, tad, kā jau konferences anotācijā ir rakstīts, ka esošā ģeopolitiskā situācija vairāk kā līdz šim, vajag apzināties valsts aizsardzības spēju stiprināšanas nozīmi Latvijas valstiskuma nodrošināšanā. Bruņoties spēki un zemesardze pastāvīgi pilnveido un attīsta savas kaujas spējas, apgūstot jaunas ieroču sistēmas, mācoties un trenējoties. Tomēr valsts aizsardzības kontekstā, visaptvarošu valsts aizsardzības kontekstā vēsturei, Latvijas vēsturei, tīpaši Latvijas armijas vēsturei, ir ļoti būtiska nozīme mūsu drošībā. Līdz ar to vēstures izzināšana ir viens no valstiskuma nodrošināšanas stūrakmeņiem. Šeit es gribu teikt lielu paldies Cēsu vēstures un mākslas muzejam par šīs konferences rīkošanu. Šī ir ļoti lieliska dāvana 27. kājnieku bataljonam jubilejā, kuru mēs svinējām, kur ir 30. novembrī, bet svinēsim tieši šodien, 8. decembrī, arī zināmā mērā par godu Cēsu rotas 105. gadadienai. Tā liela interese šodien klausīšos lektors, lai paplašinātu savu redzes loku. Arī esmu ieklīdis Cēsīs ļoti virspusēji zinu, Cēsu novadu vēsturi,
kā kurzemnieks, tāpēc ir ļoti interesi klausīšos lektorus, lai paplašinātu savas zināšanas un lai caur jūsu stāstiem stiprinātu mairot patriotismu, bataljonu, karavīros un zemesargos. Liels paldies par iespēju būt šeit klāt un novēlu visiem patriotismu pilnu, aizraujošu un iespējami bagātu dienu. Paldies! Labi. Paldies ievadvārdu teicējiem, un mēs varam virzīties jau tālāk saturā.